Kas tas bija? Lagdiņas kundas pārpratums vai kaut kas nopietnāks? Ka Vilnītis ir iestājies Liepājas partijā? Noteikti es neesmu iestājies. Man jau kolēģi atsūtīja īziņas apsveicu, ka es atkal mainījos partijās. Nē, es joprojām esmu turpat, kur biju. Vienkārši Lagdiņas kundzei misējās. Taču misējās nevienīgo reizi šodien. Es tev saku, tā ir druks kļūda. Es pārdrukāju sev šo papīru ar lieliem punktiem un acīm redzot, man ir kaut kas bez brillēm, es ar maziem punktiem neredzu. Vienkārši ir pārbīdījies. Īstais, tev jāpaskatās centrālajā vēlēšana komisijas mājaslapā. Bet es saku, tā ir mana kļūda. Vienkārši es viņu palielinu. Reāli, domas, mēs jau redzējām, faktiski vadīja Sackungs. Viņa kaut kas nemācīja nevienu jautājumu atbildēt. Tas, kas man varbūt neapmierina, katram ir savu plus mīnus, varbūt sabijusies, varbūt neapjūtās, bet tas galvenais, ka likums nosaka vairākas lietas, kas tika ignorētas. Pirmā lieta, likums nosaka atklāts balsojums, bet domai deputātiem pašiem bija jāpieņem to kārtību. Gan anketu jāapstiprina, gan jāapstiprina arī tā vēlēšana komisija, vai kas ir tie balsu skaitītāji. Tas netika darīts, tā kā tādā pēc man ierosinājuma, tādā vispārīgā veidā, bez satura, bez jēgas. Nākošais, kad bija papildinājumi, ko koalīcijas deputāti fiks viens pēc otru tur met ārā, 3 vicemēri, 3. vicemērs nav saistošos noteikumos. Tas ir likuma pārkāpums konkrēts, ko šobrīd teica, ka esot politiskā atbildība vai kaut kāda godīgi pateikts. Nav tā. Likums nosaka kārtību. Mēs esam pārkāpuši likumu, bija no sākuma jāmaina saistošie noteikumi, un tad varēja izvirzīt arī šo vicemēru.